Tā ir Liene. Viņai ir 7 gadi, un tas ir viņas brālis Antons. Viņam ir 5 gadi. Viņi ir bērnu nama audzēkņi. Liene un Antons sapņo par iespēju izaugt ģimenē, lai viņiem būtu mamma un tētis. Un šeit ir citi tā paša bērnu nama audzēkņi. Jānītim gandrīz nav cerības atrast ģimeni. Viņam jau ir 10 gadi. Ko tad var pateikt par Uldi, Ivetu un Jūri? Viņiem jau ir 17 un 18 gadi. Viņi pavisam drīz atstās bērnu namu un dosies pieaugušajā dzīvē. Viņu sirdīs ir uztraukums un bailes. Kas viņus sagaida nākotnē? Kur doties pēc bērnu nama? Latvijā ir aptuveni 50 bērnu nami un patversmes. Katru gadu no tiem absolvē 130 audzēkņi un dodas pieaugušajā dzīvē. Pēc dažādiem datiem ne vairāk kā 10% no viņiem atrod savu sirds darbu. Tikai 4% ir spējīgi izveidot stipru ģimeni, un pavisam daži spēj realizēties profesionāli. Tādēļ lielāko daļu no viņiem mēs zaudējam kā pilnvērtīgu sabiedrības daļu. Jauniešiem bāriņiem ir pašiem jānāk klajā ar daudzu sarežģītu problēmu risinājumiem. Kā dzīvot pastāvīgi, kā uzstādīt pareizos mērķus un tos sasniegt, kā saprast, kādi Dieva doti talanti tev ir un kā tos var pielietot dzīvē, kā nepalikt pašā sabiedrības apakšā un kļūt par labu cilvēku. Atbildes uz šiem un daudziem pārējiem jautājumiem jauniešiem palīdzēs atrast dalība jaunajā projektā bāriņiem Talantu kursi. Talantu kursos labdarības centra sirotā.lv darbinieki palīdzēs jauniešiem saprast, ko darīt tagad, kur virzīties tālāk un kā realizēt savu potenciālu dzīvē. Balso par talantu kursiem. Palīdzi bāriņiem realizēt viņu potenciālu.